Notestēju launch kontroli. Tas ir iespaidīgi. Tu skaties i-auto, un tas ir jaunākā Porsche Cayenne 4. paudzē, tikai elektro apskats. – 2026. gada sākumā mēs redzējām Rīgā tika atvests parādīt statiskā prezentācija jaunajam Porsche Cayenne Electric. 4. paudze modelim no 2002. gada pārdoti vairāk kā 1,5 miljonu automobīļu. Tagad, kad notiek elektrifikācija, piespiedu brīvprātīgi, Porsche vadības lēmums ir, ka turpinās ražot 3. paudze Porsche Cayenne faceliftotā versija ar iekšzemes, bet jaunais pagaidām tikai elektriskajā versijā. Katrā ziņā jāatzīmē viens svarīgs fakts. Jaunais Porsche Cayenne Electric 4. paudzē ir jaudīgākais pēc zirgspēkiem, kāds jebkad ir bijis. Cayenne versijai ir 442 zirgspēki, bet Porsche Cayenne Turbo ar boost funkciju ir 1156 zirgspēki. Tajā pašā laikā ar Cayenne var 4,8 sekundēs sasniegt 100 km/h. Ar turbo 2,5. Apstīsimies, kas ir bagāžniekā. Kabelis jau ir piekabināts, lai nemētā pa mašīnai karabīni. Jā. Arī te priekšā ir āķīši, kur var aizkabināt. Viens no ērtākajiem pārsegiem bagāžas telpai, jo tas aizņem maz vietas, ka tev to vajag kaut kur nolikt nost. 12 volt rozete. Šitie risinājumi kā parasti noslīd, bet kaut ko jau ielikt var. Āķīši. Cayennes var aprīkot arī ar āķi. Lūk, mēs to atradām un var vilkt līdz 3,5 tonnām. Spiežam. Un te tas aiziet. Varam auto palaist zemāk un augstāk. Jā, varam redzēt, auto sēžās. Tagad paskatīsimies un nolaidīsim krēslus. Un turklāt to var darīt elektroniski. Un, kad to tu dari, priekšējie krēsli paiet nedaudz uz priekšu, pirmā rinda. Un mēs iegūstam viegli ieslīpu grīdu. Turbo versiju vislabāk var atšķirt jaunajam Cayennem pēc šiem te, es pat nezinu, kā to nosaukt, antispārns. Šī te plasmas detaļa pie zināmā ātruma vai arī piespiežot attiecīgo pogu iznāk ārā un iegūstot vēl lielāku spiedienu uz aizmugurējiem riteņiem un labāku aerodinamiku. Gan elektrības ekonomija, gan arī ņemot vērā, ka te var no 0 līdz 100 ieskrities 2,5 sekundēs. Aizmugurē salons, protams, ir ļoti kvalitatīvi nostrādāts. Jā, man ir varbūt jautājums par šo te turētāju. No vienas puses varbūt baigi stingri neko tu nevar iztaisīt. Ļoti plasmasīgs. Bet durvis arī redzam šeit, viss ir apšūts smuki. Te ir cietā plasmas, burmisters, bet turbo arī ir krietni dārgāks. Apsēžoties aizmugurē, daudz vietas virs galvas, arī sānos viss kārtībā. Ir plaša salona sajūta, gan virs galvas ir daudz vietas, gan te sāniņos nekas neskarās. Krēsla pozīcija neesmu mainījis, sēdēju priekšā un rekur redzam, ka ir ļoti daudz vietas priekšā ceļiem, tā kā tas ir pilnvērtīgs 4 cilvēku auto. Vidiņā gan viņi negrib, ka sēž. Klimata kontrola, sēdekļa apsilde, sēdekļa ventilācija. Kaut kur redzēts bišķiņi. Arī te ir ventilācija un mazs āķīts. Turklāt, jāpameklē būs versijas, redzēju, ka bija arī aizskari diskrētie. Uzliksim latviešu valodas interfeisu. Vārds interfeisu arī labs. Tā ir, kad angļu termini vairāk ir atmiņā. Standartā ir Bose skaņas sistēma. Turbo versijai un papildus piemaksas ir burmisters, kas ir ļoti kvalitatīva skaņas sistēma. Durvi apdara viss ir kvalitatīvi. Šeit, jā, tā ir plasmas, bet te jau ir apšūts materiāls. Nepierasts ir šāds te rokturs. Taisās vaļā mums gan priekšējais bagāžnieks, gan aizmugurējais bagāžnieks. Un kas patīkam? Automātiski. Priekšā var ielikt līdz pat 90 litriem. Turbo versijā Porsche logo ir šādā te melnā bezkrāsainā formātā. Var ļoti labi elektroniski vadīt un adaptēt krēslu.
nāk visi, gan šos te sānus var uzlikt ciešāk, šos sānus ciešāk. Te paceļās uz augšu, uz priekšu, arī šeit izbīdās ārā. Tā kā regulācija ir ļoti iespaidīga krēsliem. Priekšā pie Isofix stiprinājuma gan pa vienkāršo piegājuši. Aizmugurē šādu plasmas attaisāmie. Stūrīte, ērta, forša, fiziskās pogas, viss strādā. Vadības svirs arī, ekrāniņš, iespēja adaptēt. Karte gan labi izskatās. Jāatzīst, arī skats priekšā ir smuks, vai ne? Kas būtu jāņem vērā, ka baigi labi izskatās un man patīk šis te liektais ekrāns. Tādējādi mēs iegūstam krietni lielāku ekrānu un nav tā sauktā planšeta, kas parasti liekas tā kā nedabīgi iespraust vienkārši vidus konsolē. Bet tajā pašā laikā šie te visi taustiņi ir diezgan tādi maziņi tā. Jāstrādā ļoti rūpīgi ir, lai saprastu, kas kur ir un ko var darīt. Plus blakus viss ir nodublēts. Vidējā konsola. Šis gan tāds. Varbūt lētāks risinājums. 2 USB-C šeit, 2 USB-C šeit. Svarīgi vienmēr zināt, kur ir ātrā uzlāde. Šī ir ātrā uzlāde. 12 voltu rozete. Šajā versijā mums ir arī bezvadu lādētājs. Redzam, ka tur ir iebūvēta arī ventilācija. Mēs ieliekam, sāka lādēt. Un mums parādās šeit maza ikona. Roktūri. Saussarga risinājums ir interesants ar to, ka te ir 2. Jā, gaismiņa tāda maziņa, bet, ja gadījumā saule ir no sāniem, tad mēs piesadzamies un varam arī šādi. Gaisma ir gan uz skārienu jūtīgāk, gan to var ar pogu ieslēgt. Attaisīsim vaļā lūku, un lūka jāatzīst ir ļoti, ļoti liela. To vislabāk var redzēt no ārpuses. Sanāk ir gan panorāmas loki, gan diezgan liela lūka, plus vēl to var elektroniski notumšināt. Vienkārši piespiežam taustiņu. Šāds risinājums gan parādās jau vairākiem ražotājiem. Bezrāmi durvis, un, kad mēs nolaižam logu, paliek tāds asas stikla gabals. Šitā uzkrist nevajadzētu, bet vispār krist jau nevajag, vai ne? Par braukšanas režīmiem. Tos mēs varam mainīt, pagrožot šo te pogu, drive mode, un redzam, ka tie mums ir 5. Ir bezceļa režīms, ir komforts, normāli, un klausieties tagad. Sport, maza skaņa jau parādās, skaņu gan var uzreiz atslēgt, un Sport Plus. Sport Plus. Jā, tā ir pilnībā simulēta skaņa, bet tā ir tik patīkama. Skaņu var atslēgt. Kur mēs uzliekam Sport Plus, Sport vai Sport Plus, var regulēt braukšanu. Citos premium auto ir vispār, ka tu vari galīgi tādu skaņas simulāciju paņemt, tā kā NLO šķīvītes ceļās. Tā kā variācijas šeit ir liels, domāju, ka tas vēlāk arī attīstīsies tajā virzienā. Bet paklausamies, kā tad skan tas Sport Plus. Ceru, ka mikrofons to nodod. Braukšana ar jauno Porsche Cayenne ir ļoti patīkama. Auto ir noteikti dinamisks, plus serpentīnos pat tā, ka var arī sliktu dušu noraut. 4. paaudzes Porsche Cayenne elektrika ir visjaudīgākais sērija Porsche. Un 4,8 sekundes jau ir daudz, bet 2,5 sekundes ar launch kontroli no 0 līdz 100 km/h. Tas ir vienkārši iespaidīgi, tas ir skaisti un tas ir patīkami. Par pašu braukšanu, stūrēšanu, bremzēšanu Porsche viss ir kārtībā. Ļoti labi klausa stūre. Arī līdzsvarots, jāņem vērā, ka tomēr auto ir smags un ir papildu šī te baterija. Viss ir kārtībā. Jā, ir bišķiņ viņš tāds. Nācās piebremzēt. Tik šauri ceļi ir jāredz. Oficiāli mēs zinām tikai bruto baterijas lielumu. Tas ir 113 kWh. Ko nozīmē baterijas bruto apjoms? Tas nozīmē to, ka tur ir iekļauts apjoms, kas ir neizmantojams priekš autovadītāja braucot, taču tas ir kritiski svarīgs, lai tas auto būtu pēc tam piešķiļams no elektrības. Respektīvi minimālais apjoms, kad automašīna saglabā uzstādījumus. Un, diemžēl, šobrīd mēs nezinām oficiālo skaitli, cik ir neto.
baterijas lielums, un tas ir pats galvenais, jo tas ir tas, kas mums ir pieejams, ar kuru mēs tad varam nobraukt līdz 643 km. Notestēsim launch kontroli. Notestēja launch kontroli, kā varēja redzēt, 2,7 sekundes. Tas ir labs rādītājs. Es domāju, ka smaids izsaka viss. Brauc ar adaptīvo kruīzi, kā redzam, ļoti labi piestūrē. Kas man patīk, ka tādos līkumos vai kur viņš parāda tādus tā kā zaļus punktiņus projicē uz līnijām, ko es nebiju redzējis. Bet reku šos te visus līkumus, es bišķiņu tomēr pieturu apakšā, bet ļoti labi šo te līkumaino ceļu izbrauca ar adaptīvo kruīzi. Piestūrējam un aiziet tālāk. Navigācijai ļoti ērti, kad ir uz head-up display, tiek parādīts, kā un kur to jābrauc. Tā ir baigā feature, kam būtu jābūt katrā auto. Taisīt tagad biežāk vaļā, nav vērts. Nesaprotu, kāpēc pēdējā laikā daudzi autoražotāji arī šeit premiums mēģina eksperimentēt ar šiem te rokturiem. Kas mums te notiek? Tāds skats atverās un tāda klints. Oi. Te jau var palikt ar augstām kājām. Nē, man to nevajag. Laižamies. Atpakaļ skata kameru, vai grupa atkal taisa joks. Sāksim ar labo lietu. Labā lieta ir tā, ka tu vari samaksāt vēl vairāk un tad dabūt augstāku izšķirtspēju. Tas laikam no tādām tehniskām lietām arī ir šobrīd, ko jaunam auto var konstatēt tāds lielākais mīnus manā vērtējumā. Viens modeļu nosaukums, bet divi ļoti atšķirīgi auto. Porsche Cayenne un Porsche Cayenne Turbo. Braucām ar abiem, viens sākās no 109 000 eiro, otrs no 170 000 eiro. Porsche Cayenne ir 442 zirgspēki, bet Porsche Cayenne Turbo 1156 zirgspēki. Starpība milzīga. Arī patēriņš īstenībā atšķirās, jo ar Porsche Cayenne izdodās pie 20 kWh uz 100 km, bet Turbo gan bija 27, 28 kWh uz 100 km. Līdz ar to arī distance krietni samazinās. Porsche Cayenne Electric ir lielisks auto, dinamisks auto, ļoti ātrs auto. Un svarīgi, lai tā baterija tiešām ir līdz 640, vismaz 550 km. Paldies, Poršiņ! Tas bija labs piedzīvojums. Tagad jaunais Porsche Cayenne ir arī Latvijā. Arī Cayenne Turbo ir Latvijā. Jaunais Porsche Cayenne servis centrs Ulmaņgatvē, tas ir tur, kur agrāk bija depo. Te iespējams bija dārza nodaļa, bet tagad stāv jaunais Porsche Cayenne. Jau pēc priekšvaram atšķirt, ka tās ir vienkārši Cayenne, un šis arī Cayenne. Turbo, mēs zinām dažas mazās atšķirības. Ja interesē jaunais Porsche Cayenne, nāc uz jauno centru Ulmaņgatvē, tās tagad ir atvērts. Portāls iauto.lv piedāvā